Slavu Dievam, esam raidījumā Beigu laika zīmes. Kā vienmēr šeit studijā Juris Doveiko un Pauls Holeksa. Sveiciens. Kā arī es, Tālvalds Albergs. Pagājušajā raidījumā mēs runājām ļoti baisas lietas. Un es ceru, ka klausoties šo raidījumu, kādam tomēr domas mainījās. Un šīs domas mainījās par labu. Kungs, es gribu tevi iepazīt. Jo tas, ko mēs lasījām pagājušajā raidījumā, tas viss ir domāts tiem, kas nepazīst to kungu, kas noliedz. Nevis, kas nepazīst, man jālabo. Daudz varbūt nepazīst, nav dzirdējuši. Bet ja jūs esat dzirdējuši un noliedzat Kristus glābjošo spēku, tad, redz, kur ir tas, ko mēs lasījām pagājušajā raidījumā. Šajā raidījumā mēs esam Atklāsmes grāmatas 11. nodaļā. Un pirmos 2 pants Paulu lūdzu nolasi. Man tika dota niedre līdzīga mērkokam, un man sacīja, celies un mērī Dievu templi, altāri un dievlūdzējs, kas ir iekšā. Bet atstāja Dieva tempļa ārējo pagalmu ārpusē un nemērēja to, jo tas ir dots pagāniem, un tie mīdīs svēto pilsētu 42 mēnešus. Jā. Amen. Tātad esam 11. nodaļā, kas ir iestarpinājumu turpinājums starp 6. un 7. bazūni. To ir vēlreiz jāatgādina mums, jo ir šis literārais paraugs, kur ir starp 6. un 7. notikumu vienmēr kaut kāda pauzīta, kaut kāda iestarpinājuma. Lūk, un te mums bija eņģelis ar mazo grāmatiņu, un tad arī šīs grāmatiņas sēšana un saldais un rūgtais, un tad vēl citas lietas, ko eņģelis teica, un tad ir, lūk, otrais šis iestarpinājums, kas būs mums saistīts ar 2 tādiem notikumiem – tempļa mērīšanu un ar 2 lieciniekiem. Un tātad, kontekstā mēs redzam, ka Jānim bija pavēlēts atkal pravietot tautām un runāt un pravietot, un tad šeit tas ir pirmais uzdevums, kur Jānis ir nevienkārši kā redzētājs, bet kā līdzdalībnieks. Viņš pats mēra šo templi. Tātad varētu teikt, pirmais jaunais uzdevums, ko viņš ir atkal saņēmis. Tātad sniegt informāciju par templi un pilsētu, kurā tas atrodas. Un te viņam jāveic tādas simboliskas darbības, kā vecās derības praviešiem. Neret arī tas bija. Un te tas mērīšanas darbs, tas ir saistīts nevis ar visu tempļa teritoriju, bet vairāk ar iekšējo, tāpēc, ka lietots ir vārds naos, kas runā šaurākā nozīmē par templi, vairāk par svētnīcu, par burtiski to, kas attiecās uz templi. Un varētu jau arī jautāt, ko tas nozīmē, ja šī mērīšana, tas ir grūti skaidrojams jautājums arī vienādi domājošiem zinātniekiem. Bet tātad pa lielam mēs varētu tādu atziņu gūt, ka templī var mērīt dažādu iemeslu dēļ. Tas arī ir darīts arī ir vecā derībā, tas ir arī pie jaunās Jeruzālēmas arī vēl mēs redzam šī mērīšanas lieta ir. Bet kas tajā ir, kas tā galvenā doma, kas tur ir? Un te ir norāda, jādomā uz Dieva īpašumu, kas neraugoties uz visu to, kas notiek apkārt, uz lielajām bēdām, uz lielo trako laiku, tiesām, sodiem, bet Dievam pieder šis īpašums. Un, ja kaut kas tiek mērīts, tad tas nozīmē, ka tas kādā īpašā veidā pieder Dievam. Un ja kaut kas tiek izslēgts no mērīšanas, tad
tad tas ir, tā ir norāde par Dieva labvēlības zaudēšanu šajā laikā. Nu, un Dieva sargājošā aizbildniecība ir te vēl spēlē. Jautājums arī varētu būt par to, kas tas pa templi tāds. Kas tas pa templi? Un templis var skaitīt dažādi. Es esmu dzirdējis vairākus skaitļus, par kuriem runā. Jā, tur 5 tempļi un 4. 8 pat, jā. Es esmu nonācis līdz 4, un tad pastīsimies, kurš no tiem varētu mums te būt visaktuālākais. Tātad Bībelē ir 4 tempļi. Zalamans uzceļ 1. Zarubābels uzceļ, var teikt, no 0 2. Tas ir skaidrs. Ko dara Herods Lielais? Viņš neuzceļ jaunu templi, jādomā, bet atjauno pamatīgi atjauno 2. Un tad 4. uzceļ tas kungs 1000 gadu valstībā. Un tad mēs nonākam pie 3. tempļa, ja, bet tas ir priekšlikums, vai ne, ko vēl, ja jums ir kādas citas domas, jūs labprāt var neiet uz barikādēm šeit, bet tad tas 3. templis ir tas, kas ir uzcelts Jeruzalemē bēdu laikā. Tad sanāk 3. pēc kārtas. Un līdz ar to ir atjaunojusies ebrejiem upurēšanas sistēma, ja, kas ir ilgus gadus lolot un gaidīt un nav bijusi iespējama, un tagad viņi ir. Jā. Man ir, brāļi, jums jautājums, vai vispār var būt cits jautājums šajā 3. tempļa jautājumā? Vai varbūt vispār cits varbūtība? Tas, par ko runā šobrīd visa ebreju tauta. Protams, Tempļa institūts ir dibināts jau 60. 70. gados. Jā, tas, par ko runā arī arābi, jeb musulmaņi. Viss norāda uz to, ka ir tūlīt mēģina atrast iemeslus, kādā veidā tūlīt uzsākt 3. tempļa celtniecību. Un šobrīd tas ir tik grūti iespējams, ka ja tur kāds liktu savu roku klāt, tad tas būtu musulmaņu svētvietas aizskaršana. Jā, tur tiek ticēts, ka no tās vietas ir Muhameds pacēlies debesīs. Bet tas, kas šodien akurāti ģeopolitiskā situācijā nešķiet iespējams, var ļoti būt iespējams Antikrista pie varas nākšanas laikā, jo tad arī šīs derības slēgšana ar Izraēlu tautu palīdzēs un nostiprinās, radīs viņiem šos apstākļus. Tā kā šodien tur stāv akurāti uz tā, kā to sauc, Dome of the Rock, zelta kupola, mošeja, vai viņiem 2 nosaukums ir, bet jā. Nu, lūk, un tad mēs zinām, ka šāds templis visdrīzāk, tātad arī ņemot vērā šo rakstu vietu, tiks uzcelts, neraugoties uz visiem iebildumiem un apstākļiem, kur šobrīd liekas neiespējami, un tur tiks atjaunota upurēšana, bet bēdu laika viduspunktā Antikrists pārtrauks šo tempļu pielūgsmu. Tas ir rakstīts Daniela grāmatā, 9. nodaļa, 27. pantā. Mēs redzam, ka tur tiks iestādīta izpostīšanas negantība, par ko arī Mateja evaņģēlijas 24.15 mums saka. Jā. Tāpēc par šo templi pirmkārt mēs varam tā izteikties, bet ko tas īsti tagad nozīmē, kad no mērīšanas ir izņemts ārējais pagalms? Ko tas īsti, vai tas ir gan burtiski, gan simboliski, vai viens vai otrs? Jā, nav uzreiz viegli iespējams pateikt. Ir tāda opcija, ka tas saistās ar Heroda tempļa sistēmas pagalmu, kas ir burtiski ar tādu nosaukumu. Arī Heroda tempļa kompleksā ir šāds ārējais pagalms. Nu, tas ir viena tāda opcija, kur tiek viena iespēja tā domāt.
Bet doma ir, ko mēs redzam, kad neraugoties uz lielo bēdu laika apstākļiem, uzticīga kalpošana Dievam pastāv. Jā, ar to izņēmumu, ka viens ārējais pagalms ir izslēgts, kas tiek mīdīts, bet iekšējais pastāv. Un to domu vēl varbūt pastiprina tas, ka tieši no šīs tempļa mērīšanas lietas izriet abu liecinieku stāsts. Jo tūlīt parādās šie divi liecinieki, un viņu personas tiek sasaistīts ar un. Kā varētu teikt, kas izriet no tā, ka tur ir šis dzīvā pielūgsme, kur pieder Dievam aizvien vēl. Un tad ir vēl divi liecinieki, kur arī pieder Dievam un arī liecina pasaulē par tām lietām, kas ir rakstīts. Kā jums šie brāļi? Esmu domājis par to, un vietā neskaitās viegli skaidrot. Absolūti ne. Ir īpaši šeit 42 mēnešus mīdīs kājām. Tas būs tas ārējais pagalms, pagāni. Un tad Dievs liks saviem diviem lieciniekiem, ka tie maisos tērti pravietos 1260 dienas. Jā, un ko tas nozīmē? Tad laika izteiksmē runa ir par 3,5 gadiem. 3,5 gadiem. Jā. Tātad mēs varētu runāt par šiem pagānu laikiem plašākā nozīmē. Pagānu laiki un svētās zemes mīdīšana un tas, kad Izraels ir teokrātiju zaudējis kopš Babilonas iekarojuma un deportācijas, tempļu nojaukšanas, nograušanas un tālāk arī, kā jau jūs zināt, visi šie notikumi, 4 valstības un tātad plašākā nozīmē tas tiek mīdīts, vai ne? Tātad tas, kas ir svēts Dievam, ir kāda daļa ir mīdīta ar kājām, bet šaurākā nozīmē šeit runa ir par 3,5 gadiem visnotaļ, kas... Un kā jums, brāļi, šie 3,5 gadi, tie ir pirmie 3,5 gadi, kad parādās šie divi. Par to arī ir diskusija, jā, par to arī nevienkārši pateikt. Vieni saka, tas ir vairāk uz pirmo pusi, un citi to attiecina uz otro. Bet iespējams, ka tā ir arī pirmā puse. Jā. Jo loģiski domājot, ja tiek templis atjaunots, un viņš tiks atjaunots, tiek uzsākta upurēšana Dievam, tad arī šie divi speciāli no tā kunga sūtītie liecinieki, viņi dara savu darbu, un mēs lasām tālāk par šiem lieciniekiem. Varbūt Paula izlas lūdzu no 3. panta. Un es likšu saviem diviem lieciniekiem, ka tie maisos tērpti pravietos 1260 dienas. Šie ir tie divi eļas koki un tie divi lukturi, kas stāv zemes kunga priekšā. Un ja kāds gribētu tos aizskart, tad uguns izies no viņu mutes un aprīs viņu ienaidnieks. Ja kāds tos gribētu aizskart, tad tā būs jāiet bojā. Tiem ir var aizslēgt debesis, lai lietas nelītu par visu viņu pravietošanas laiku. Tiem ir var pār ūdeņiem tos pārvērst par asinīm un šaust zem ar visādām mocībām, kad vien tie gribēs. Kad tie būs beiguši savu liecību, tad zvērs, kas izkāpīja no bezdibeņa, karos ar tiem, tos uzvarēs un tos nokaus. Un viņu miesas gulēs uz ielas lielajā pilsētā, ko garīgi sauc par Sodomu un Ēģipti, kur arī viņu kungs ir krustā sists. Un dažādu tautu un cilšu, valodu un tautību ļaudis redzēs viņu miesas 3,5 dienas. Un neļaus viņu miesas likt kapā. Zemes iedzīvotāji priecāsies par tiem un būs līksmi. Tie sūtīs dāvanas cits citam, jo šie divi pravieši
mocīja visas zemes iedzīvotājus. Un pēc 3,5 dienām dzīvības gars no Dieva iegāja viņos, un viņi cēlās kājās, un lielas bailes uznāca visiem, kas to redzēja. Un viņi dzirdēja stipru balsi no debesīm, tiem sauca: uzkāpiet šeit augšā, un viņi mākonī uzkāpa debesīs. Viņu ienaidnieki noskatījās viņos. Tad pašā stundā notika liela zemestrīce, pilsētas 10. daļa sagruva, un šī zemestrīcē gāja bojā 7,000 cilvēku. Un pārējos pārņēma bailes, un tie deva godu Dievam debesīs. Otrs vai ir pagājis, redza trešais vai drīz nāks. Es domāju, kāda žēlastība ir no Dieva dot pat visās bēdās un visos tādos īpašos apstākļos. Ir 144,000 apzīmogoti, ja, kas liecina, un viņus nevar notraumēt, nevar novākt vienkārši. Mums ir 2 liecinieki. Un atkal, vai ne, viņi nepārtraukti liecinās uz to laiku. Un kāda viņiem ir dota vara darīt savā veidā brīnums pārējo cilvēku priekšā. Amen. Un tad mums vēl būs vēlāk eņģelis, kas vēsta, man liekas 14. Kas vēsta, kas brīdina, nepieņemt zvēra zīmi, jo nebūs pestīšanas tiem. Ļoti bagāts klāsts, ka Dievs nav atstājis cilvēkus un nebūs neviens tāds, kas ir pieņēmis kaut ko nezinādams. Un tas nav ne Spuķņiks, nekas, bet es tā pasteidzos uz priekšu bišķiņu, runa ir pagaidām par 2 lieciniekiem, bet vienalga Dieva žēlstība, man liekas, tik liela, jo Dievs darbosies šajā laikā un visi zinās to, kas ir jāzina. Nebūs tādas nejaušības. Man ir jādomā par to momentu, kā šie 2 varenie liecinieki, aiz kura stāv faktiski Dieva spēks, tiek nokauti pēkšņi. Un 3 dienas par viņu līķiem ņirgājās. Jā. Un pēc tam notiek savā veidā augšām celšanās. Pavisam noteikti tā ir augšām celšanās. Nu, tā ir līdzība ar to kungu, bet šeit ir jābūt uzmanīgiem arī tajā, lai šos 2 lieciniekus saskaņā ar vienu skaidrošanas metodu, kāda pastāv, mēdz simbolizēt kā draudzi. Viņi saka, ka kur 2 vai 3 manā vārdā, tur es esmu, un tad tā it kā tās nebūtu 2 reālas personas ar šiem reālajiem notikumiem, arī nokaušanu un augšām, bet tas ir kaut kas tāds ļoti, ļoti pārnests, ļoti garīgs, ļoti simbolisks, un tad tas rēķins tiešām pavisam cits sanāk. Jā. Redziet, kas te ir 13. nodaļā, man patīk. Tādā pašā stundā notika liela zemestrīce, pilsētas 10. daļa sagruva, un šī zemestrīcē gāja bojā 7,000 cilvēku, un pārējos pārņēma bailes. Paklausieties, pirms tam zaimoja Dievu un baile nebija. Tagad pārņēma bailes no kā? Tāpēc, ka šie 2 atdzīvojās. Jā. Tad reāli augšām celšanās. Dzīvība nāca. Interesants arī tas 10. daļa sagrūva, un tie 7,000, kas ir tāds kārdinājums domāt tad par kopējo skaitu, ja? Kas uz to brīdi varēja būt tikai 70,000, ja? Pilsētas, pēc visām tām ciešanām, bēdām un postiem. Bet, tāda loģika tikai ir, ja? Un pēkšņi parādās ļaudis, kas dod godu Dievam debesīs. Slavu Dievam. Tas, ko viņi dara, šie 2 liecinieki, vēl nedaudz par to, viņi pasludinās pasaulē, kā tas, kas notiek, tās ir Dieva tiesas. Jo interpretēt to var
Un es esmu jau pārliecinājies jau mūsu šajos laikos, ka jebkā var interpretēt jebko, vai ne? Tur ar citplanētiešiem nezinu ko un nezinu kā. Bet tieši tā ir tā liecība, un tas ir tas sludināšanas spēks, nostādīt cilvēkus atbildībā Dievu priekšā un sludinās viņiem evaņģēlē, aicinās atgriezties. Maisa audekli. Jā, maisa audeklis, kurā bija tērpti šie divi pravieši, Dieva pravieši, uzticīgie liecinieki, ir rupšs, smags audums, ko senos laikos valkāja sēru gadījumos, un, lai uzsvērtu pazemību un skumjas, un tas ir ļoti saistīts ar viņu vēsti, kur viņi nes, un grēknožēlas vēsti. Un izpaudīs viņu skumjas par nožēlojumu un neticīgo pasauli. Un, no kurienes šis tēls ir ņemts vispār? 2 eļļas koki, 2 lukturi, kas stāv zemes kunga priekšā. Tas ir no Cakarijas grāmatas 4:1-14. Jā. Līdzīgi kā Jozuo un Zerubābels, reliģiskais un politiskais līderis, šie abi liecinieki izcelsies, vai ne, spēlēs izcilu lomu Izraēla atgriešanā. Tā mēs varam to saprast. Un tieši viņu sludināšana veicinās Izraēla atgriešanos nacionālo arī beigās. Nu, un visbeidzot, kāda ir identitāte, vai ne? Tas jau bieži cilvēks visvairāk intriģē, kas tad tie tādi ir, ja? Un šo jautājumu mēs nevaram un nedrīkstam dogmatizēt, mēs varam izteikt tikai savu varbūt viedokli, un kas ir saskaņā ar Bībeli iespējams, vai ne, bet mēs nevaram apgalvot, ka tieši tā tas ir. Proti ir argumenti šķiet visvairāk par labu tam, izsverot visus par un pret, ka tie varētu būt Mūzes un Elija. Lai arī ir 2 citi, saka, ir Enohs, kas nāvi nav redzējis, un Elija arī nav nāvi redzējis. No tāda viedokļa tie 2 varētu būt piemēroti, bet Mūzes ir kāpēc? Tāpēc, ka viss tas raksturs, to zīmju raksturs, to brīnumu raksturs un arī tās tiesas, kas tur notiek, jā, ir ļoti līdzīgs Mūzum. Arī tas, kas viņa laikā notikās. Tā mēs varētu varbūt nedaudz summēt par šiem 2 lieciniekiem. Jā, Ejam tālāk. Un otrs vai ir pagājis, redzi, 3. vai drīz nāks. Un 7. eņģelis bazunēja, un stipras balsis atskanēja debesīs, kas sauca: Pasaules valdība ir nākusi rokā mūsu kungam un viņa svaidītājam, un viņš būs valdnieks mūžīgi mūžam. Un tie 24 vecie, kas sēda Dievu priekšā uz saviem troņiem, krita uz savu vaigu un pielūdza Dievu sacīdami: Mēs tev pateicamies, Dievs, Kungs, Dievs, visu valdītāji, ka esi un kas bija, ka tu esi ņēmis savu lielo spēku un valdi. Tautas iedegās dusmās, tad nāca tava dusmība un tā stunda, kur tiesās mirušos un kur algu saņems tavi kalpi pravieši un svētie, un visi, kas tavu vārdu bīstas, mazi un lieli, un samaitāšana tie, kas zemi samaitā. Tad atvērās Dieva templis debesīs, un templī bija redzams viņa derības šķirsts, un nāca zibeņi un balsis, pērkona grāvieni, zemestrīce un liela krusa. Ziniet, kad mēs lasām atkal, un faktiski šis ir savā veidā 3. vai kas nāk, tad liekas, vai nepietiek. Nu jau ir diezgan. Mēs jau pat priecājamies par to, ka beidzot ir sapratuši daudz,
Pārējie pārņēma bailes un tie deva godu Dievam. Mēs lasījām 13. pantā. Un te tas viss turpinās vēl lielākā apjomā. Ne tikai lielākā, bet tas ir, lūk, šeit ir iestarpinājuma beigas, tātad 7. bazūnas atskanēšana, ja, te ir iestarpinājumi. Tas viss, ko mēs iepriekš runājām. Un atkal tas redzams, tas raksts, kas ir vienmēr starp 6. un 7. notikumu te iesprāsts. Un tas ir liels notikums. Tātad 7. bazūnas atskanēšana ir pavērsiena punkts atklāsmes grāmatā. Kāpēc tas tā ir? Neraugoties uz vēl daudzām lietām, kas tur vēl notiks. Tur vēl būs kausi. Bet 7. šajā bazūnē tas viss tā kā ietverās iekšā. Ja? Viņš nav atsevišķi separāts, bet tas ir 7. bazūnas jautājums. Un līdz ar to 7. bazūnas dienas novedīs pie tā kunga otrās atnākšanas miesā. Finālā. Pie paša fināla. Jā. Tāpēc arī atklāsmes grāmatā 10. nodaļā 7. pantā jau bija no eņģeļa mutes, jau tas bija pateikts, eņģelis ar mazo grāmatiņu, jā, kas bija teicis, laika vairs nebūs. Tātad šeit tas ir domāts tādā veidā, un vilcināšanās vairs nebūs. 7. eņģeļa vēstījuma dienās, kad tas sāks bazūni pūst, ir piepildīts Dieva noslēpums, kā viņš to ir pasludinājis saviem kalpiem praviešiem. Tātad 7. bazūna ne tikai pasludina sodus neticīgajiem, bet viņi pasludina arī kunga Jēzus Kristus kronēšanu uz Dāvida troņa. Un tad ir 15. pants ārkārtīgi svarīgs, jo te ir teikts, un 7. eņģelis bazūnēja un stiprs balss atskanēja debesīs, kas sauc pasaules valstība ir nākusi rokā mūsu kungam un viņa svaidītējiem, un viņš būs valdnieks mūžīgi mūžam. Jā, te mēs tā varam redzēt, kā tas viss sanāk kopā. Ja kāds var paskatīties internetā, zīmogties, 7. trompešu tiesas, 7. Un tad šajā 7. ir vēl kausa tiesas iekšā. Un tad 7. bazūna patiesībā uzsāk Dieva pestīšanas plānu noslēdzošo stadiju. Un tā ir tās skanēšanas laikā nāk kunga dusmu dienas, kas jau ir pravietots, pļauja, tiesas pļauja uz zemes un jēra uzvaru pār zemes ķēniņiem. Tas būs 17. nodaļā. Ja? Tā kā un kulminācija būs Kristus uzvara Armagedona karā 19. nodaļā. Nu tā mazliet uz priekšu skatoties. Tātad 7. bazūnas skaņas patiesībā signalizē Dieva atbildi uz lūgšanu, lai nāk tava valstība, lai notiek tava griba kā debesīs, tā arī virs zemes. Mateja 6:10. Bieži vien jau to skaidro, kā vien katram patīk. Katra tā valstība iekšēji nāk, visādi nāk, un tad atmodas veidā nāk, un kaut kāda aspekta jau no tā viss var būt, bet īstenībā, jā, viss ebreju domāšana, viss vecās derības domāšana, viss tas, par ko pravieši runā, viss tas rezultējās kunga valdīšanā virs zemes. Fiziska zeme, fiziska tauta, jā. Fizisks kungs. Jā. Varētu teikt, ēdens atjaunošana savā ziņā, jā, reāli. Tāpat kā ēdena pirmā bija reāla. Nekāda metafora, burtiski. Jā, bet tas notiks, brāļi,
bišķiņu vēlāk. Mēs jau skatāmies uz to skaisto. Mēs jau pasteidzinām tā kunga dienu vienkārši. Es saprotu, jā. Bet pa priekšu vēl ir 12. nodaļa. Un te ir atkal svarīgi to atzīmēt, ka šī 7. bazūna pēdējā, bet tā nav identiska pēdējai bazūnai, uz kuru atsaucās Pāvils 1. korintiešu 15. nodaļā 52. Piepešats un mirklī pēdējai bazūnai skanot, jo atskanēs bazūna un mirušie tiks uzcelt neiznīcību un mēs tapsim pārvērsti. Tad vēl ar 1. Tesaloniķiešu 4.16 arī salīdzina. Tad tas nav tas pats, jā, mēs jau par to teicām un skaidrojām. Tad drīzāk tad te ir runa par noslēdzošo Dieva plāna daļu, kas ir saistīts ar lielo bēdu pašu beigu periodu. Te ir vēl viens tāds ļoti svarīgs fakts jāatzīmē. Ja? Varbūt tas tā paslīd garām, kad mēs lasām, bet te ir teikts 7. eņģelis bazunējas, stipras balsis atskanēja debesīs, kas sauca. Tagad tā, pasaules valstība ir nākusi rokā mūsu kungam un viņa svaidītēm. Viņš būs valdnieks mūžīgi mūžam. Te ir interesanti, ka nav runāts par daudzām valstībām, ja, kas ir fakts šodien, kad pasaules ģeopolitiski ir ļoti daudz valsts izvietotas, visādas. Tad šeit ir runa par vienskaitļu formu, un tā vēst mums tāda svarīga patiesība, lai cik valstības nebūtu, lai kādas valstis arī nebūtu, vai no dzelzs, vai no māla, vai kādas viņas būtu demokrātiska, vai viņa būtu tirāniska valdība, visas valdības saplūst vienā valstībā. Ja, un tas ir pašreizējais pasaules valdnieks, kas ir, par ko vēsta Bībele, ir nelikumīgs valdnieks. Tas ir Sātans. Šobrīd viņš ir uzurpators. Protams, ka viss absolūtā nozīmē Dievs visu kontrolē, viņš vispār visu. Jā. Bet tādā cilvēciski piezemētā veidā, ja pasaules valdnieks šodien ir Sātans, 3 reizes Jāņa evaņģēlijā Jēzus nosauc Sātanu par šīs pasaules valdnieku. Un arī Pāvils, gaisa valsts valdnieks, kas vēl tagad ir spēcīgs nepaklausības bērnos. Vai šī laikmeta dievs, otrā korintiešiem. Ne? Un tas nozīmē arī to vienlaicīgi, kad Sātans neatteiksies no savas pasaules valdīšanas bez cīņas. Viņš to nespēja. Ar viņu neko nevar sarunāt. Viņš pārāk lepns. Jā. Pārāk lepns. Un tātad viņš jau ir veicis, jā, ko mēs redzējām pie bazūnēm vispār, ka tur demonizācija ir palaista pa pasauli. Jā. Nikni zvēri, kurus nevar savaldīt, bet demonizācija ir milzīga. Tātad viņš jau veic mēģinājums valdīt, pārņemt pasauli, bet tas vēl nāks tādā ļoti skaudrā veidā mums klajā. 13. nodaļā atklāsmes grāmatā, kur speciāli mēs par to runāsim, bet ne šoreiz noteikti, bet kaut kā tālāk. Kā viņš neatteiksies no šīs varas atdošanas, bet tieši otrādi. Uzkurbulēs to vēl līdz pašam maksimumam. Krieviem ir tāds teiciens, aja nu vdruk, vai ne? Varbūt arī šī loģika viņu vada, ja? Kad varbūt tomēr izdosies. Lepnums, domāju, dara viņu gudrāko no radībām, dara pa muļķi. Ar aklu, jā. Tādā nozīmē. Neprāti, jā. Tad viņa pūles aizkavēt 1000 gadu miera valstības nākšanu nesekmēsies ar nevainagosies. Ir īstais brīdis, halleluja! Jā, tāpēc šī 7. bazūna ir tik svarīga, jo viņa ievada pašu pēdējo daļu un būtībā jau runā par Kristus valdīšanu, ar ko viss noslēgsies. Tātad tā
arī ir atklāsmes grāmatas tēma Dieva triumfs pār Sātanu. Bet kā viņš savā taisnībā karoja, ja? Tas ir fenomenāli. Viņš neiznīcina šo ienaidnieku, bet tā soli pa solim. Un krišana būs, ieslēgšana pat būs, 20. nodaļā redzēsim Abisā. Bet tad atkal, vai ne, atkal tas pats, atkal sacelšanās. Un līdz beidzot Uguns ezers būs tad viņa īstā vieta. Galva pietur, jā. Šobrīd es skatos pulkstenī, mums ir 23 minūtes, ka mēs varētu virzīties uz priekšu. Jā. Un 12. nodaļa. 12. nodaļa. Jā, 12. nodaļa ir ievadošs notikums, kas mums palīdz saprast šīs 12. nodaļas arī sievu un saturu. Ir vēl iepriekšējā nodaļā 11. 19. pants, tad atvērās Dieva templis debesīs, un templī bija redzams viņa derības šķirsts, un nāca zibeņi un balss un pērkona grāvieni, zemestrīces un liela krusta. Tātad te ir pārējais pants, kas runā par derības lietām, ar kurām tagad Dievs nodarbojās. Tagad ir pienācis laiks arī derības atjaunošanai ar savu tautu, kas ir atkritusi un Vistiešākā veidā saistīts ar Izraēlu. Vistiešākā veidā saistīts ar Izraēlu. Ja nu kādam nebija skaidrs šķirsts derība. Jā. Varbūt mēs varam kādu daļu no 12. nodaļas nolasīt. Jā. Pauli, varbūt tu. No 1. līdz... Jā. Pie debesīm parādījās liela zīme, sieva, saulē tērpta, mēnesis apakš viņas kājām un viņai galvā 12 zvaigžņu vainags. Tā bija grūta un brēca dzemdēšanas sāpēs un mokās. Vēl cita zīme parādījās pie debesīm, redzi liels puķis, ugunīgs arkans. Tam bija 7 galvas un 10 ragi, un uz viņa galvām 7 ķēniņu kroņi. Viņa asta noslaucīja 3. daļu zvaigžņu no debesīm un nometa tās uz zemi. Puķis stāvēja sievas priekšā, kurai bija jādzemdē, lai aprīt viņas bērnu, kad viņa būs dzemdējusi. Viņai piedzima bērns, dēls, kam bija ganīt visas tautas ar dzels zīzli, un viņas bērns tika aizrauts pie Dieva un pie viņa troņa. Tad sieva bēga tuksnesī, kur tai bija Dieva sataisīta vietā, lai viņa tur tiktu uzturēta 1260 dienas. Un tālāk ir izcēlās. Jā, varbūt apstāsimies šeit. Jā. Juri, lūdzu. Šeit interesanti ir daudz viensprāts, ka 12. nodaļā pat līdz 15. nodaļai ir redzami 7 lieli personāži. Tā vietā, lai mēs varbūt tā ietu cauri tekstam, mēs varētu nopaļot lietas tādā mazliet savādākā veidā, runājot par šiem personāžiem. Un tas ietvers pašu galveno arī, kas mums ir jāpasaka. Īsumā tātad 12. 13. nodaļa atklāja mums tādas personāžas kā sieviete, kas tērpusies saulē, kas pārstāv Izraēlu. Sarkanais puķis ar 7 galvām, 10 ragiem, kas pārstāv Sātanu. Vīrišķais bērns, kas ir Kristus. Nevis draudze vai... Es esmu tāds fantastisks skaidrojums dzirdējis pēdējā laikā, kad tāpēc ir vērts par to runāt. Liekas, ka pašsaprotamība. Un es tev pateikšu, brāl, kāpēc. Man ir atvērts šeit blakus 12. nodaļa glika tulkojums. Un paši savām acīm varat paskatīties. Virsraksts Kristus draudze līdzināta dzemdētājai. Opā! Jā. Tā rodās leģenda. Un tā rodās lūdzu. Kristus draudze līdzināta dzemdētājai.
Jā. Nu, tam vēl pieskaries, es tikai nosaukšu, vai ne, kad ir vēl lūk, vīrišķais bērns, erceņģelis Miķels, kas karo un sātana iztumšana no debesīm. Tas ir bezgalīgi svarīga lieta. 12. nodaļā arī sievas pēcnācēji, kur tiek vajāti. Jā, viņi bēg, viņi var aizbēgt, vai ne? Un zvērs no jūras, svarīgs personāžs 13. nodaļā, un zvērs no zemes, viltus pravietis 13. nodaļā. Vai ne? Un šajās nodaļās viss nav chronoloģiskā secībā. Te ir arī atskats uz atpakaļ, te ir vispārinājumi tādi, bet tāpēc ir vērts runāt par personāžiem šeit. Un pirmais ir sieva saules tērpā. Jā, 12. nodaļa, 1-2. Jā. Marija. Kas tā ir? Jā, ideja. Marija, jā. 12 zvaigznēm, kas ir 12 zvaigznes, ir Eiropas Savienības karoga. Nu, diez vai šoreiz. Jā, tātad sarkasms, protams, mums. Protams, kāpēc es to saku? Tāpēc, kad ļaudis to tā domā. Un tik ļoti tiek vienkārši piespēlētas šīs idejas. Jā, un tas taču ir tā. Ļaudis ir ļoti radoši. Diemžēl arī negatīvā izpratnē. Jā, tā tad ir dažādas sievas Bībelē minētas. Ir Jezabele, ir sieva zvērmuguras, sieva jēra, sieva un patiesā draudze, kas ir. Jā, bet ir arī sieva, kas ir saules tērpā. Un tas mums ir tiešām jānoskaidro. Kas izriet jau no konteksta, ja saule mēnesis zem viņas kājām, tad 12 zvaigznes. Tā ir atsauce, alūzija uz 1. Mūzes grāmatu 37, 9 līdz 11. Jā, runa ir par Jēkabu ģimeni. Un par to Jāzepam bija sapnis, kur saule un mēnesis attiecināts uz Jēkabu un Rāheli, un zvaigznes sievas kronī ir 12 Jēkabu dēlu. Jā, tas ir 12 siltas. Patriarhi, jā. Jā, apģērbšanās saule runā par Izraēlu, izredzētās Dieva tautas, arī godību nākotnē, ar ko Jesaja 61 saka celies un top apgaismot. Jā, tas ir brīnišķīgi. 16. Jā. Tātad tas norāda uz Izraēlu godību, uz izredzētību. Un mēnesis iespējams apraksta Dieva derības attiecības ar Izraēlu, jo jaunmēnesis bija saistīts ar dievkalpojumu kārtību. Un 12 zvaigznes, kā jau teicām, bija 12 Izraēlas cilts. Tātad tā bija grūta un brēc un atradās dzemdēšanas sāpēs. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi saprast. Jā. Tā nav Marija vienkārši. Jā. Marija ir viens no arī Izraēla cilts meitām, kas īpaši loma bija. Bet šis simbols nav Marijas simbols. Tas ir Izraēla tautas simbols, kuras izredzētība un mērķis bija nest pasaulē pestītāju. Sātans no paša iesākuma zināja to. Un viņš neskopojās ar šīs tautas vajāšanām un centieniem iznīdēt totālā holokaustā, šoā un visā pārējā negantīvā. Entās reizes, un kādi mums ir notikumi ļoti diži aprakstīti rakstos, kādi burtiski vai ne genocīds ieplānots, un Dievs to nav pieļāvis, bet Dievs ir pieļāvis šīs tautas mocības. Viņi ir kā dzemdētāji, kā grūtniece, kura ir agonijā. Un tas, protams, ir otrais personāžs, sarkanais puķis ar 7 galvām, 10 ragiem. Jā, tad kas ir gatavs stāvēt pretim visam, kas ir Dieva plānā. Tad pirmkārt pestītāja dzimšana viņš grib novērst. Un tad, kad to viņš nevar novērst, viņš karo pret visu,
kas ir dievišķs, bet tad viņš cenšas 1000 gadu miera valstību novērst un iznīcināt tos, kuriem ir paredzēts šajā valstībā ieņemt valdošo lomu. Un tādā veidā šis ir sarkanais pūķis ar 7 galvām, 10 ragiem. Sātans savā būtībā. 12. nodaļa 3-4. Viņa asti noslaucīja 3. daļu no debesīm un nometa tās uz zemes. Trešdaļa zvaigznes, sākotnējā sātana sacelšanās, kas izraisīja pievienošanos viņām vienas daļas debesu pulkā. Jā, šajā kontekstā zvaigznes ir eņģeļi. Jā. Zvaigznes ir ļoti bieži rakstos, tas ir kā eņģeļu simbols lietos. Šajā kontekstā absolūti. Jā. Absolūti. Nu, un, protams, arī Sātanam krītot, tad viņš arī paņem savējos uz zemes, un tad var iedomāties, kas izceļās, ja viņš kopā ar šiem pulkiem nonāk uz zemes. Tātad pūķis stāvēs sievas priekšā, kurai jādzemdē, lai aprītu viņas bērnu, kad viņa būs dzemdējusi. Tātad to mēs te lasam. Aprīt to, tātad novērst Kristus piedzimšanu jaunavai. Tātad, to mēs zinām, ka tas ir mēģinājums bijis caur Heroda pavēli apslaktēt bērnus. Jā. Līdzīgi kā savā laikā faraons izdeva pavēli pa puikām, un kur Mozus. Labs piemērs tiešām. Un tad trešais personāžs, vīrieša dzimtas bērns, Kristus. Viņai piedzima bērns, dēls, kam bija ganīti visas tautas ar dzelzs zizli, un viņas bērns tika aizrauts pie Dieva un pie viņa troņa. Tātad ļoti ātri šeit, ļoti kompakti. Te viss ir tā, burtiski pāris rindiņās. Bet ārkārtīgi interesanti. Un viņa aizraušana pie Dieva troņa nenozīmē kaut kādu simbolisku draudzes aizraušanu. Tas nozīmē Kristus debesbraukšanu. Pie Tēva labās rokas. Jā, un sēšanos pie Tēva labās rokas. Jā, tad te vēl ir teikts, ka sieva bēga tuksnesī, un tur viņai bija sataisīta vieta, tas pēc teksta, lai viņa tur tiktu uzturēta 1260 dienas, 3,5 gadi. Tātad dzelzs zizlis apraksta Jēzus kronēšanu pār ķēniņu, pār visām tautām. Ar valdniecību un scepters varētu teikt arī citiem vārdiem. Vīriešu dzimuma bērns, tā ir mesianiskā līnija. Tad lasot Bībeli secīgi, mēs redzam, cik svarīgas ir līnijas. Ģenealoģija, kur ļoti, ļoti svarīgi ir. Nu, un 4. persona, Sātans, kas ir izdzīts no debesīm. Ne vispār Sātans, bet Sātans, kurš ir izspiests ārā, izdzīts. 12. nodaļa 7-12 mēs varam lasīt. Izcēlās karš debesīs, Miķels ar saviem eņģeļiem sāk karot ar pūķi, pūķis un viņa eņģeļi turējās pretim, bet tie nespēja, un tiem nebija vairs vietas debesīs. Lielais pūķis, vecā čūs, to sauc par velnu un Sātanu, kas pieviļ visu pasauli, tapa gāsts, un tika nomests uz zemi, un līdz ar viņu tā eņģeļi. Tad es dzirdēju stipru balsi debesīs saucam, tagad ir nākus pestīšana un mūsu Dieva spēks un valstība un viņa Kristus vara. Jo ir gāsts mūsu brāļu apsūdzē, tas ir svarīgi. Apsūdzētais, kas tos apsūdzēja, mūsu Dieva priekšā dienām un naktīm. Un viņi to uzvarēja ar tā jēra asinīm un ar savas liecības vārdu un nav savu dzīvību mīlējuši līdz nāvei. Tāpēc priecājies debesis, kas tur mājo, vai zemei un jūrai, jo velns ir nonācis pie jums lielās dusmās, zinādams, ka tam maz laika ir palicis. Šeit vai vietā jāliek ir bēdas
zemei un jūrai. Tieši tā. Man drusciņi sasmīdināja, ka erceņģelis Mihails ir latviskots par Miķeli, lai nav pārpratumu, bet ir viena interesanta piezīme. Ātri tikai piebildīšu. Visur vienmēr, kur parādās erceņģelis Mihails, vienmēr ir saistība ar Izraēlu. Un viņš ir Izraēlas sargeņģelis. Tas ir Daniela grāmatā arī rakstīts. Jā. Un vispār ir mums Bībelē tikai 2 erceņģeļu vārdi dot, bet Gabriels un Mihails. Jā? Bet visur, kur Mihails, latviskotais Miķelis, tas ir vienmēr ar Izraēlu saistīts. Jā? Es tikai gribēju vēl īsi iestrādāt, piemēram, personāžs Pūķis ar 7 galvām, kas tad pie tās sievas ir piestājies un gaida. Un, es domāju, cik ārkārtīgi falšas metodas arī skaidrošanā, kas tas ir mūsdienu harizmātiskajā pasaulē. Es klausījos burtiski aizvakar pravietis, kas skaitās pravietis Jeremija Džonsons. Viņš arī atzinās, tas ir labi, viņš atzinās grēkos par maldīgu Trumpa priekš to kampaņu, kas bija galīgi garām. Bet tagad es klausos, kā viņš interpretē šo te 12 nodaļā par sievu, par Pūķi, kas gaida, lai aprīt bērnu. Pilnīgi nevēsturiski. Pilnīgi tam nav nekāda sakara ar to, kas tekstā rakstīts. Viņš tagad, vadoties no saviem atklājumiem personīgiem, viņš tagad saka tā, tūlīt nāks jaunais laikmets. Tūlīt būs jaunais laikmets. Ne jau tas debesīs, bet kaut kāds laikmets virs zemes. Un tagad visi, kas ir tajā sapratnē, uzmanaties, jo tas Pūķis stāv klāt un grasās abortēt, aprīt vai iznīcināt šo jaunā laikmeta ideju. Tas jaunais laikmets kā laba doma, jā? Tas ir zelta laikmets virs zemes, kas tagad grasās sekot. Apmēram tā, jā. Tāpēc es saku, man ir simpātijas pret šo cilvēku, jo viņš nožēlas grēkus arī par saviem aplamām lietām, tas man patīk, bet tad, kad es šo te dzirdēju, es domāju, tas cilvēks vispār nesludina Dievu vārdu. Viņš sludina sevi, savas atziņas. Un tāpēc tāds brīdinājums ir, lūdzu, turamies pie teksta. Wow. Tātad laiks, kad tas notiek, mums nav norādīts, bet no konteksta izriet, ka tas ir lielo bēdu laika otrajā pusē notiek, vai vidū, vai otrajā pusē. Un mēģinājums šeit tā vispārināt un attiecināt uz Kristus pirmo atnākšanu, kad it kā Sātans ir tad saistīts un viņš gāžās no debesīm, kā Lūkas evaņģēlijā vienā vietā rakstīts. Tas nebūs pēc konteksta, tas nebūs pareizi. Tāpēc priekšstats, ka Sātans pašreizējā laikā ir neaktīvs, jā, jo viņš jau ir tur gāsts, vai viņš jau tur ir sasaistīts. Vēl viens absurds. Vēl viena aplama sludināšana. Tā ir. Tātad to mēs nevaram attiecināt uz Kristus pirmo atnākšanu, bet tas ir aizvien nākotnes notikums. Šī gāšana no debesīm, šī izspiešana no debesīm ir notikusi pakāpeniski. Un tagad viņš dotajā brīdī aizvien vēl pēc Efesiešu 2. nodaļas patiesības ir debesu vietās, un viņam ir valdnieks gaisā. Viņš ir tāds valdnieks, kurš arī apsūdz un viņš strādā. Bet tad vienā laika brīdī, lielo bēdu periodā, viņš tiks burtiski izspiests no visām debesīm. Jau faktiski uz zemes. Uz zemes viņš nonāk. Kainieku līmenī, ja tā var izteikties. Jā. Tad lasam 13. pāntu. Pūķis, redzēdams, ka tas nomests zemes virsū, sāka vajāt sievu, kas bija dzemdējusi puisēnu. Sievai tika doti 2 lielā ērgļa spārni, lai tā varētu lidot tuksnesī savā vietā, kur viņas dzīvība prom no čūskas acīm tiek uzturēta laiku un laikus un puslaiku. Un čūska izlaida no savas mutes ūdeni, kā upi sievai pakaļ, lai to aizpludinātu.
bet zeme nāca sievai palīgā, atvērdama savu muti un aprīdama no pūķa mutes izlaisto upi. Tad pūķis sadusmojās par sievu un gāja karot ar pārējiem viņas cilts locekļiem, kas turēja Dievu baušļus un apliecināja Jēzu. Un viņš nostājās uz jūras krasta. 3 minūtes mums ir atlikušas, ko mēs varam sacīt par šo situāciju, lai pēc tam izspiests no debesīm, viņi par īpašu sātana vajāšanas objektu kļūst sieva. Tāpat sieva, kur mēs jau 12. Izraels. Tas ir Izraels. Izraels, Jā. jā. Un viss holokausts, kas līdz šim ir bijuši, ir nieks. Jo Hitlers ir sātana priekštēls, ir bijis un vēl kādi citi. Antiohs Epifāns un Antiohs. daudz citi. Jā. Tieši tā, bet tagad notiek tāds genocīds, jeb 12. nodaļas kontekstā. Tas ir tiešām vajā, tā ir īsta vajāšana, kādu neviens nav zinājis iepriekš. Un tāpēc ar pārdabisku Dievu palīdzību, jā, šis Izraēla ticīgais atlikums tiek arī glābts. Sievai doti 2 lielā ērgļu spārni. Tātad tas nav ne lidmašīnas, ne obligāti kaut kas tāds, kas ir jāpadara mūsdienīgs. Bet Dievs ir sagatavojis viņai, tātad šai sievai, simboliski runājot Izraēla tautas ticīgiem atlikumam, vietu un veidu, kā viņu var būt izglābt. Vistrakāko vajāšanu laikā. Jā. Un tad Visnoslēdzot, pūķis sadusmojās par sievu un gāja karot ar pārējiem viņas cilts locekļiem. jā, Šeit atkal man jāsaka, ir ļoti bieži šo te jauc ar Kristus draudzi. Tie, kas uzskata, ka Kristus draudzi ir šeit, ir zemes, jauc ar Kristus draudzi, sievu kā draudzi, Kristus draudzi līdzināta dzemdētājai, un tad, bet šajā teorijā mēs nekādīgi nevaram saskatīt draudzi šeit virs zemes. Pilnīgi nekādīgi. jā, tas ir lielā bēdu laika. Visi personāži, kas vēl tur būtu pirmkārt Izraels, bet tad arī ir visi tie, kas nāk pie Kristus caur 144,000 liecību. Un tagad Sātans trakās dusmās nevarēdams vienus pieveikt sievu ar spārniem, tātad neizdodās. Vai ne? Tad viņš, kas tas ir, teiksim, šie plūdi, jā, tā nevar uzreiz, tas ir tiešā pārnestā nozīmē. Jā, iespējams arī ļoti pārnestā nozīmē, kad ir vārdi, Beliāls traumas un visu veidu uzbrukumi, jā, un vajāšanas. Bet arī tad viss pārējie ir, kas ir seko Jēzum šajā laikā. Tur ir ebreji un pagāni. Jā. Cik brīnišķīgi. Ir aizteigusies stunda, un mēs esam ļoti ātri pārskrējuši pāri notikumiem, kas notiks. Un savā veidā devuši iemeslu, kāpēc domāt un redzēt šādi, un ne savādāk, kā varbūt līdz šim mēs esam dzirdējuši un domājam to. Visā kontekstā es redzu, cik brīnišķīgi. Dievam ir spēks pār pilnīgi visu. Viņš sūta 2 praviešus, tiem viņš dod savu spēku, tie tiek nokauti, pēc tam viņš atdzīvina, pēc tam nāk sieva. Tā ir ebreju tauta. Un mīļie, un tad pūķis sadusmojās par sievu, gāja karot ar pārējiem viņas cilts locekļiem, kas turēja Dievu baušus un apliecināja Jēzu, un viņš nostājās uz jūras krasta. Karot jau nepārtraukti Sātans karo, bet uzvaru pieder tam kungam. Amen. Brāļi, aizteidzies laiks ļoti ātri. Paldies, mīļie radioklausītāji, lai Dievs jūs bagātīgi svētī.
Un, ja tas kungs atļaus, tad mēs nākošu nedēļu lasīsim 13. nodaļu, kur ir zvērs ar 7 galvām, kas zaimo, zvērs ar 2 ragiem, kas cilvēkus pieviļ, un vēl. Tātad šī nodaļa deva mums 5 personāžus, un tad 13. nodaļa dod mums vēl 2 klāt. Zvērs no jūras un zvērs no zemes. Jā. Paldies, brāļi, lai Dievs bagātīgi svētī, un, ja tas kungs atļaus un būsim šeit, tiksimies pēc nedēļas. Visu labu!